Smaidīgi un mazliet satraukti Kokneses kultūras namā vietas ieņem folkloras kopu dalībnieki no Vidzemes un Sēlijas. Viņiem jāpierāda žūrijai, ka ir cienīgi nākamgad piedalīties lielajā folkloras festivālā Baltika 2012. Vēl tik mazs uzmundrinājums no mājas mātes un lūkotāji, kā koknesieši nodēvē žūrijas komisiju, var ķerties pie darba. Nav kaut kur kaut kāda strīpa, zem kuras tad tie pārējie netiek. Ja? Nevar braukt tādu, kur varbūt vai pilnīgi neatbilst stilistikai, vai patiešām vēl jāpamācās krietni. Festivāla tēma ceļš. 2 stundu laikā gar acīm aizņir gan mīlestības, gan dziesmu, gan ūdens ceļš. Viskuplākā skaitā ieradušies madonieši, kur ceļu nogodē, un no vērtumnieku godiem pa druskai mutē iekrīt teju katram klātsošajam. Tev nevar redot, ka tev mute ciet. Mums bija radošās mokas, jāsaka tā. Sākumā gribējām krogu attēlot, bet kaut kā tomēr palikam tā māju sajūta, katram tomēr ir tā māju sajūta tuvāka. Ja? Un arī tas priekšnesuma nosaukums nogodēju no mūsu ļaudonas Pomerumātes, teikt tādu nogodēju rudzus miežus. Ja? Bet dignojieši var lepoties ar skanīgām meiteņu balsīm. Dignoīša meitiņām ir kumeliņa nāvāja. Un tā viņi tiek izaudzināti un aiziet kaut kur citur, un varbūt citi arī Rīgā un tā tālāk. Bet es domāju, ka mums nāk atkal jauni dalībnieki, mazie, mēs viņus izaudzinām, un varbūt, ka tie būs tie patstāvīgie folkloras kopas dalībnieki. Te jūs tādi darba audzinātāji. Jā, tā varētu teikt, jā. Festivāls ir svarīgākais notikums folkloristiem, bet dziesma palīdz arī ikdienā. Tad, kad paliek bailes vienai sēņojot, uzdzied folkloras dziesmas, visu repertuāru var izdziedāt mežā, dārzā, palīdz folkloru. Jo tas ir mūsu, tas ir tautas, mūsu sirds. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.